Turpinām trešā Sēlijas nevalstisko organizāciju fóruma norisi. Šeit, Meduma pagastības tautas namā, šajā 2023. gada 21. oktobrī. Vai Latvijas valsts mežiem būtu jāuzņemas atbildība par vietu, kur viņi strādā? Vai lauksaimniecības zeme var būt kopienas resurss? Kā dzīve Sēlijas kopienās ietekmēs topošais Sēlijas militārais poligons? To centīsimies noskaidrot nākamās stundas laikā. Paneļa diskusijā dabas un kopienas kapitāls Sēlijā. Un aicinu šeit ieņemt vietas diskusijas dalībniekus. Un tie ir Leons Līdums, Aizkraukles novaddomes priekšsēdētājs, Santa Šmite, biedrības Sēlijas laivas valdes locekle, Aivars Vanaks, Jēkabpils novaddomes priekšsēdētāja vietnieks, esam līdz un Leimaņa pagasta zemnieks, Jolanta Vāra, dabas aizsardzības eksperta, bioloģa, piemājas saimniecības pieglodes saimnieks, Juris Jātnieks, biologs un vides un sabiedriskās pārvaldības eksperts, un Maikls Krievāns, Augšdaugavas novaddomes priekšsēdētāja vietnieks un Grietas pagasta zemnieks. Šoreiz šajā diskusijā vairāk sarunāsimies par 4 galvenajām tēmām, un tās ir Latvijas valsts meži, spēlē ļoti nozīmīgu lomu visā Sēlijā, valsts un pašvaldības uzņēmumu darbību Sēlijas teritorijā, lauksaimniecību un Sēlijas militārā poligona izveidi. Kā jau pirms tam mums prezentācijā un SVID analīzē ieskicēja, kāda ir esošā situācija Sēlijā, bet tātad šis pētījums vēl turpinās līdz nākošajam gadam, bet visi mēs zinām, ka Sēlija ir policentrisks reģions, kur nav izteikti vienots centrs. Parasti arī Sēlijas vēsturiskajā zemē neieskaitām lielās pilsētas, kas kaut daļēji atrodas reģionu nomalē. Tāpat šeit ir gan zemes iedzīvotāju blīvums, un tādēļ valsts un pašvaldību iestādēm ir gan apgrūtinoši nodrošināt pilnu spektra pakalpojumus, kāds ir iespējams lielajās pilsētās. Un daži no piemēriem 2022. gadā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īslaicīgi lēma slēgt savus posteņus Neretā, Viesītē un Akmīstē. Vēlāk gan tika pieņemts lēmums, ka tās būs maiņu dežūras šajās dažās vietās. Un starp šiem visiem 3 posteņiem veidojas 3 stūris ar 30 km vienādu malām. Vietas izvēlētas tika pēc mazākā izsaukuma skaita, bet jautājums mums visiem, ko padomāt, vai ugunsgrēks var izvēlēties dienu, kurā degt, lai zinātu, ka tieši tajā dienā dežūrēs Viesītē vai Akmīstē. Un vēl viens piemērs, visā Aizkraukles novadā šobrīd strādā vien 3 pasta nodaļas, Neretā, Erberķē un Jaunjelgavā. Pārējās visās vietās pagastos nodrošinās pakalpojumus pēc pieprasījumu, jo zemā iedzīvotāju blīvuma dēļ, protams, ir loģiski. Bet pakomāti visā šajā Sēlijas rietumu pusē atrodas vien Jaunjelgavā un Neretā. Kā jūs komentētu šādu valsts iestāžu attieksmi pret teritoriju kopumā blīvuma pusi? Protams, tas ir nepatīkami, kā jau kurš pakalpojums, ja tas izzūd. Protams, tam ir kaut kāds ekonomiskais pamatojums tam visam. Ir pat vairāk, es zinu, man liekas, Sunāmstē mēs, kad bijām uz tikšanos, tad arī bija jautājums par to, ka vairs nav kur iemest vēstules. Mēs esam šo jautājumu skaidrojuši pa dažādiem kanāliem Latvijas valsts pastā. Mūsu patreizējais izpildu direktors arī bija pasta nodaļas vadītājs, kādreizējais un tam līdzīgi. Viņi saka, ka tas, jo vispirms jau maz metot iekšā vairs šai digitālajā laikmetā, otrkārt tas viņiem dārgi izmaksājot. Regulāri tur dienā čekot vienreiz vai divreiz, un, protams, ka viņi ir gatavi izbraukt un paņemt to aploksni pēc pieprasījuma, pēc zvana. Tā situācija. Tā.
tā situācija. Bet vai nebūtu laiciskāk nodrošināt vienkārši tajās vietās, piemēram, pakomātu darbību, ko mūsdienās cilvēki aktīvi izmantot? Starp citu, kad mēs tiekamies ar Latvijas valsts pasta pārstāvjiem, kad viņi gatavojas kaut ko mazināt, tad viņi ļoti kaislīgi runāja par šo pakomātu izvietošanu un vairākās vietās mūsu novadā, tieši kreisajā krastā. Tā kā mēs to ļoti ceram, un Latvijas valsts pasta tagad reklamē to, ka viņi šo pakalpojumu sāks konkurēt ar Igauņu Omnivu, un jācer, ka tas būs ļoti pozitīvi. Liek cerēt, un mēģināt iedarboties uz viņiem. Vai labāk vājas Jēkabpils novadā? Droši vien nekas jau labāks nav. Republika ir viena, un diži ko atšķirības nav. Ir interesantākais tas, ka es esmu piedalījies tādās lietās, kā, piemēram, pasta nodaļas aizstāvēšana. Neteikšu, kurš pagasts, man atnāca vēstule ar 300 parakstiem. Viss it kā patīkami, tad es paņemu šos vēstuli, 300 cilvēku parakstiem, aizdodos līdz Latvijas pastam. Tad Latvijas pasta pārstāvis izvēl datoru un sāk skatīties, cik ir dienā bijušas operācijas. Vēstule sūtīta, vēstule saņemta, kā jūs domājat? 1, 2 un ne vairāk. Un tad jūs saprotiet, kādā situācijā es palieku, jo parakstīties visi ļoti vēlās. Mēs tūlīt te aizstāvēsim. Tā ir realitāte. Par pakomātiem, protams, ir jādomā, un tas varētu būt viens no risinājumiem. Viņu liek kādā tīklā iekšā un atved šeit un tās pasūtījumus atdot. Teorētiski cilvēkam ir vienalga, vai tas ir Latvijas pasts, vai tie ir Igauņi, vai vēl kādi. Galvenais, ka viņš var saņemt pasūtījumu, viņš ir apmierināts. Mums pašiem vienkārši ir, vai mēs esam lepni par savu valsti un skatāmies uz pastu, kas mums tur ir tas galvenais, vai mēs skatāmies Igauņus vai vēl kādus citus, tādā ir. Bet to, ka ir sarucis ļoti maz, tas pasta pakalpojumu klās, tas ir, un pašvaldība jau neliec arī tam pasniekam kādu telpu vai stūrīti, mēs pat naudu neņemam, lai viņi tur var kā atnāk tas pasts, lai viņi var sadalīt to, lai cilvēkiem izdala. Ja mēs zinām, jautājums vēl, ja mēs zinām, ka tas ne tikai Jēkabpils novadā, bet Sēlijā kopumā daudzās jomās standarta biznesa nestrādā zemo ienākumu dēļ vai cilvēku daudzumu dēļ, vai valsts var atļauties tā darīt, vai es vērtēt pēc biznesa modeļa. Kādā veidā tas domāts ir? Mēs saprotam, ka attālākos lauku pagastos kaut vai arī turismu jomā, ko daudz sevis kopienas cilvēki ir iesaistīti, nedarbojas standarta piedāvājums, nebrauc turismu par lūsmu regulāri, pat ja tur būs tā zīme pie ceļa. Vai valsts var pēc tāda biznesa modeļa principu darboties arī šeit Sēlijā, kur ir maz iedzīvotāji vienmēr bijis? Es domāju, tur varētu būt mūsu pašvaldību iedzīvotāju kopīgas iniciatīvas, lai aktualizētu šo un mēģinātu pievērst uzmanību, likt aizdomāties likumdevējiem. Es domāju, tas par to derētu pacīt. Kā vērtēt situāciju Augavas pusē? Neko jaunu es nepateikšu. Kolēģi, man liekas, visu izstāstīja un konkrēti, man bija arī no Nīcgales zvans, un viņi nesaprot, kāpēc noņēma to kastīti, kas bija piestiprināta pie sienas, kur varēja iemest to vēstuli, jo garām brauc pastnieks, kurš, kā viņi saka, teorētiski varētu izņemt, bet viņam nesot pilnvaras, un līdz ar to tomēr pasts noņēma to kastīti. Mums aktīvi bija pašā sākumā, kad sākās pastā tā visa reorganizācija par Eglaini, un mēs vēlāk viņiem par bez maksas devām telpas pagastā, neprasījām maksu, kaut gan it kā pašvaldība tā nedrīkst rīkoties, bet panācām tādu vienošanos, bet tas arī tomēr bija tāds, jāsaka, īslaicīgs risinājums. Tāpat tas pasts pazuda arī no Eglainas,
Jo tie darbinieki jāsaka tas pats tā kā pie autoveikala, ko viņi konstatēja, ka pasts ir kļuvis par tādu sanākšanas un aprunāšanās vietu. Ja? Ienāk viena tante, tūlīt pienāk otra, atnāk trešā. Ja? Reāli tajā pastā tās darbības nenotiek, bet tās ir tāds tā kā sociāla tāda vide, kur cilvēkiem sanākt un aprunāties. Tā viņš ir. Ja? Un to, ko jūs teicāt par biznesu, ja? Tur jau tā lieta, teiksim, mēs varam skatīties, tagad mēs runājam par pastu, mēs tādā veidā varam skatīties par ceļu, par skolēnu pārvadājumu, ja? Tur ceļš, ja, teiksim, 2 kilometri, ja? Tur dzīvo cilvēks. Vienalga mums tas ceļš, tad tur, teiksim, cilvēcība un nauda, tās ir divas dažādas lietas, pilnīgi, to ir jāsaprot. Ne visur ir tikai biznesa, jo man ir teiciens, viss, ko var nopirkt par naudu, tas jau ir lietas. Santa tikko arī Aknīstē reorganizēja pastu nodaļu, bet nerunāsim tikai par pastu. Tas ir viens pakalpojums, ko varbūt mēs mūsdienās vairs aktīvi neizmantojam. Tu dzīvo pilsētā Aknīstē, kas ir apmēram 40 km no novada administratīvā centra. Vai tavuprāt pašvaldības un arī valsts pakalpojumi tādā vietā ir ērti pieejami? Droši vien to var vērtēt no vairākām pusēm. Šobrīd es teiktu, ka gandrīz, jā, lai gan tie signāli pienāk no centra, jeb administratīvā centra Jēkabpils dažādi. Pašvaldības ēkā šobrīd strādā diezgan daudz šie speciālisti, kas ir Jēkabpils novada speciālisti, bet viņu darba vieta ir Aknīstē. Bet šobrīd pienāk signāli, kad visticamāk, ka viņam kādu dienu jau šobrīd ir jābrauc uz Jēkabpili un varbūt vēl pāris dienas vēl vajadzēs braukāt uz Jēkabpili, lai gan faktiski jau darba apstākļi tur nav atšķirīgi no tā, kas ir Aknīstē, uz vietas, kur arī ir brīnišķīgas telpas. Aknīstē novada laikā strādājām visi un nesūdzējāmies daudz. Tā kā šobrīd nevajadzētu problēmām strādāt, bet jā, šis attālums mērojamais 42 km vienā virzienā ir pietiekami būtisks. Un, jā, varbūt Aināram ir kaut kāds savu domas, bet no tādas, teiksim, man kā bijušā darbinieka viedoklis, kad jā, skaidrs tā viena diena, tur 2 dienas arī ir jādiskutē ar kolēģiem, kaut kādi jautājumi būtisko nevar varbūt izrunāt Zoomā vai telefoniski. Bet noteikti atstāt maksimāli daudz darbiniekus uz vietas, jo tie cilvēki ir pieraduši, ka doma ir Aknīstē, ka tur ir tas speciālists, pie kura viņš atnāk, tas ir nekustamo īpašumu speciālists, kas palīdz uzrakstīt to iesniegumu vai nokonsultē kaut kādos jautājumos. Un tad tas speciālists ir Jēkabpilī, tad tā vietējā tante, viņa negrib un nevar aizbraukt uz Jēkabpili, un tad šie jautājumi paliek visi, jā, nesakārtoti, nepabeigti. Un ir tā sajūta, ka pašvaldība ir ļoti, ļoti attālinājusies. Un kāda ir situācija ar valsts pārvaldu, vai tā ir nepieciešamības kādām valsts uzņēmumu vai pārvaldes iestādēm pilsētā? Noteikti ir, jā. Šobrīd ir šīs vienotais pakalpojumu centrs pašvaldības ēkā, kur tiek arī pašvaldības speciālists konsultē, cilvēks pieņem šos par vidi jautājumiem. VSA, kas ir saistībā ar nodarbinātību, dažādi jautājumi. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka uz vietas ir speciālists, kompetents speciālists, kas spēj reaģēt uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām, kas ir maksimāli tuvu dzīvesvietai. Šobrīd Aknīstē tas viss vēl ir, un es ceru, ka ļoti ilgi vēl būs. Jolanta, savukārt, lai arī tu dzīvo piepilsētā, un kā viss ir sasniedzams ar roku, tomēr no Rīgas viedokļa raugoties, Kaupmanas pagasts ir ļoti tālu vieta, kur tu dzīvo, un tev ir pieredze sākt dzīvi, varētu nosacīt teikt, tukšā vietā, kur viss ir jāizdara pašam, jāsāk no nulles. Kāda tev ir pieredze ar tādu, vai tās ir elektrības ievilkšanu, vai tādiem, kur ir nepieciešami pakalpojumi no valsts uzņēmumiem? Es laikam neesmu gluži tāds, varbūt es esmu tipisks lauka iedzīvotājs mūsdienu, bet cik es tagad atceros visu, ko es esmu kādreiz kārtojis un darījusi, vismaz pēdējo gadu laikā tas noticis elektroniski. Es neatceros vairs nevienu valsts iestādi no iekšpuses, bet ne jau visi cilvēki to var izdarīt. Jā, ne katrs seniors var tikt
galā ar visām šīm e-sistēmām un tā tālāk. Tā kā es pilnīgi saprotu, ka cilvēks, kurš nelieto šīs elektroniskās sistēmas, jūtas tāds kā izmisis un pamests reizēm tajā lauku vidē. Īpaši kaut kādās tālākās vietās, kur pat autobus ir dažas dienas tikai varbūt nedēļā aiziet un tā. Un, jā, tad kā tikt līdz tiem centriem, jebkādiem un arvien tālākiem centriem, jo tiešām tagad jau gandrīz viss ir Daugavpilī. Kaut vai kā tikt līdz, labi, ka mums ir tās bibliotekas novadā, kaut līdz bibliotekai tie, kas joprojām grib to fizisko grāmatu paņemt rokā. Tā ir, un arī ar sabiedrisko transportu ir tā, ka cik jau arī ir dzirdam par citām pašvaldībām, ir visādi mēģinājumi, kaut kādas risinājumus, arī tiešām autobusu uz izsaukumu, uz vietu, kurā pat nevar nodrošināt to cilvēku skaitu. Ja kaut viens cilvēks grib uz to kaut kurienu, tad viņam aizbrauc pakaļ. Vai arī tie sabiedriskie aizved mani soliņi, kas tikko tagad izskanēja ļoti mīlīgi, bet būtībā tas ir tāds izmisums solis, varētu teikt. Bet arī no otras puses tas kopienas spēks kādu mēģina stiprināt. Būtu labi, ja tiešām valsts un pašvaldības iet pretī šīm kaut vai kopienu risinājumiem dažādajiem, un kaut vai, vēl var iedomāties, ka tas valsts iestādes konsultants var aizbraukt kādreiz uz šīm attālākajām vietām un vismaz izstāstīt cilvēkiem, kā tā sistēma darbojās, ko viņam jādara un kāpēc. Jo ļoti liela daļa jautājumu jau, protams, ir atrisināmi diezgan ātri, ja tikai ir pretī tas cilvēks, kas tev to pasaka. Un tu gan nepārcēlies vakar uz Kalpones pagastu, bet vai tev kopumā ir tāda sajūta, ka no valsts puses tu esi gaidīta laukos un valsts atbalstītu tavu vēlmi pārcelties uz tālākajiem dienvidu austrumiem? Nē. Valsts atbalsts tur nekādā veidā nebija. Tāda mudināšana drīzāk. Nē, pat nekas. Ne labi, ne slikti. Ne šķēršļi, ne palīdzība, teiksim tā. Tas fakts, ka es pārcēlos pirms 11 gadiem no Rīgas uz Daugavpils pievārdu, teiksim tā, un valsts iestādes neinteresē kādā veidā. Vai jūs prāt valstī vajadzētu par to interesēties, vai kaut kā atbalstīt? Es gribētu piebilst tā, ka uz to jāskatās plašāk, te ir runa tikai par pastu šobrīd mēs runājam, bet tas princips jau attiecās uz visu, tas ir centralizācijas un decentralizācijas princips. Un tas būtu jāskatās plašāk, teiksim, risinājums attiecībā uz pasta nodaļu, piemēram, man uzreiz ienāk prātā, ka jūs teicāt par to sociālo faktoru, socializēšanos. Es teiktu, kādai organizācijai jāizveido pie bibliotekas pasta klubs, piemēram. Pasta klubs, kur cilvēki var satikties, socializēties, viens otram kaut ko nodot, izgunāties. Un principā tā ir tā piedāvājuma puse, risinājuma puse, kā to pēkšņi varētu risināt. Un nākamais, protams, ir tā nopietnā puse, ka principā mēs atrodamies transformācijā. Un tas galvenais princips transformācijā ir tāds, ka necenšamies varbūt glābt to aizejošo, bet cenšamies pēc iespējas ātrāk apgūt nākošo. Apgūt to, kas nāk, tajā piedalīties pilnvērtīgi un vārdu sakot, lēkt iekšā. Un tur tā valsts palīdzība būtu vajadzīga, un tur tā pašvaldības palīdzība un padoms būtu vajadzīgs un derētu kādam cilvēkam ātrāk ielēkt tajā, kas nāk. Lai nemokamies vairs ar to, kas aiziet, bet cenšamies ieiet tur, kas nāk. Tas būtu klausoties šo par pastu. Santa, kā tev liekas, vai mēs vēl pieturamies pie tā, ka reiz bija cilvēku laukums, kuri kājām gāja uz pastu, vai mēs esam jau tajā nākamajā līmenī, kad mēs varam vietējā ciemā strādāt attālināt pie datora, ja vien mums ir internet paklēns? Jā, es pārcēlos no Rīgas uz Aknīsti pirms 5 gadiem, un cerība bija, ka es strādāšu attālināt savu Aknīstē, sēžot pie datora. Es šo projektu vadīju visu to, kas bija iecerējis, bet toreiz tā bija utopija īstenībā.
kaut kur tas parādījās, bet pirms pandēmijas tas bija pilnīgi tāls sapnis. Un mēs redzam tagad, tas tiešām faktiski notiek. Es strādāju savās mājās, man datora mana māsa ar vīru, viņi abi divi strādā augsti kvalificētu darbu savā Gārsenē, daudz dzīvokļu mājās sēžot, var studēt doktorantūrā Tartu un aizbraucot no Gārsenes, tā kā tas viss ir iespējams. Egita Ancenē, viņa savā lauku viencētā strādā Lijā. Respektīvi ļoti, ļoti daudz tie piemēri un paldies pandēmijai. Un droši vien mūsu spējai ielikt šajā transformācijas procesā. Mēs esam izdarījuši ļoti labu mājas darbu, protams, daudz vēl, kas ir darāms, un tāpēc mums kā kopienām, mums kā aktīviem līderiem ir jāpalīdz tiem, kas varbūt netiek līdzi, kas gribētu, varētu, un tiešām neatteikt palīdzību kopā ar pašvaldībām, ar valsti, tad, jā, doties pretī gaišai nākotnē. Paldies. Tik tā par šo. Viens jau aicājums zālē sēdošajiem sunākstiešiem, ja viņi var komentēt. Pirms kāda laika tika atklāta bezmaksas autobusu maršruts Jēkabpils Sunākste. Vai viņš vēl joprojām ir spēkā un vai tas ir devis kāds rezultāts? Kā zināms, Sunākste ir viens no attālākajiem pagastiem Sēlijā, līdz asfaltam ir 16 km. Un autobus nekostās kādu stundu. Tomēr ir tas transporta līdzeklis un esam neatkarīgi. Es zinu, kā Andris Lūdzu, ja Andris Lūdzu šodien varējis būt šeit, viņš noteikti par šo autobusu varētu ļoti daudz izstāstīt, jo viņš viņu lieto, ja tā var teikt, piekdienās, viņš viņu regulāri lieto šo transporta līdzekli, šo pakalpojumu tā jāsaka. Bet citādi es nezinu, tas ir bez skolānieks, viņš skaitās bezmaksas par pasažieru, kas grib vēlās braukt. Arī es nezinu, kaut kā atrisātos. Labs jautājums, nemākam. Laiks sunākstiešiem doties spiedru. Jā, jo tās vietās Latvijā tiešām, kur ir neliels iedzīvotāju blīvums un sabiedrisko transportu izmanto mazs cilvēku skaits, atklāja bezmaksas autobusu reisus, piemēram, Ludzas novadā, Valmieras novada ziemeļos, Igaunijas robežas un arī Sunāts. Ir viens šis reis. Tas varētu būt saistībā ar to, ka ieņēmumi ir tik mazi, ka šajā nav vērts prasīt un valsts tāpat dotē šo braucienu. Tātad laiks mums transformēties un pāriet uz modernāku sabiedrību, virzīties tālāk uz vietā reģionu. Stratēģija ne tikai pētījumu procesā, bet arī savos darbos. Bet, protams, ka šī valsts un pašvaldības iestāžu attālināšanai no iedzīvotājiem ir savs pamats. Iedzīvotāju blīvums patiešām visā Sēlijā ir gan niecīgs. Piemēram, šajā gadā, 2023. gadā, Zaules pagastā tie ir 2,4 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru. Jēkabpils novadā Leimaņa pagastā 3,6 iedzīvotāji. Augstdaugavas novadā Šēderes pagastā 3,3 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru. Tikmēr salīdzinājumam Ogres novadā Lērmanas pagastā tie ir 14,3 iedzīvotāji vai Kuldīgas novada Kurmālas pagastā 17,1. Vai jūs, prāt, pārējot uz sarunu tēmu par lauksaimniecību, un mums vidū ir arī zemnieki, un piemēram saimniecības saimnieki, vai jūs, prāt, šādā mazapdzīvotā teritorijā, kas salīdzinās stājā ir maz iedzīvotāji, un iespējas viņiem nodarboties dažādot savu nodarbošanos veidu salīdzinoši ierobežot, vai lielā lauksaimniecība, kas pamazām pārņems, protams, ne tikai Zemgali vai cits reģions, bet arī Sēliju, vai lielā lauksaimniecība būs kāds ieguvums arī vietējai kopienai, vai vietējā kopiena iegūst no tā, ka zemes platītes kļūs arvien plašākas. Krievāna kungs. Lielā lauksaimniecība
nekad nav devusies uzskatu nekādu lielo labumu viensētā. Jo mazās saimniecības, tās jau arī te runājam sākumā par tām sēlies ainavu un tā tālāk. Ja? Tur jau ir tā būtība, tas skaistums, tās mazās saimniecības. Protams, lielās saimniecības tā ir atkal rentabilitāte, jo par to mums jebkurā gadījumā ir jādomā, un tā arī ir, tā ir realitāte. Kaut gan, teiksim, pie mums braucot uz Ilūksti, kur es dzīvoju, un mani kolēģi, draugi atbraucot, viņi saka, šeit bērni var pa ceļam braucot uz Ilūksti redzēt goju piesiet pie ķēdes un stāstīt, ka tā bija agrāk, ja? Lielajās saimniecībās, bet mēs, teiksim, es arī pats jūtu, ka tā ir neizbēgama, ja es gribu izdzīvot ar saviem 300 pāri hektāriem, un vienkārši man citu variantu nav, kā strādāt. Tikko par to mēs paši teicām un saprotam. Iedzīvotāju nav. Būsim reāli. Nav. Jauniešu paliek ļoti maz. Man dēlam 25 gadi. Vakar sākām ar viņu sēdēm. No viņa klases 2 palikuši Ilūkstē. 2. Pārējie visi ir projām. Un ko tas nozīmē? Ka tālāk būs vēl mazāk. To mēs skatījāmies arī prezentācijās, kā sarūk iedzīvotāju skaits. Ja? Mēs tikko runājam, bija tie cipari par migrāciju, nerunāt par to, kā saka, dzīve ir dzīve, cilvēki arī tajā saulītē aiziet seniori. Ja? Un līdz ar to vienīgais, lai laukos apstrādāti, jo lauki tik tiešām ir apstrādāti, tā ir liela jaudas tehnika. Ja tu gribi pelnīt un nodrošināt ģimeni, tā ir liela jaudas tehnika. Protams, tagad ar modernajām, precīzajām tehnoloģijām, jo viss maksā ļoti, ļoti dārgi, sākot no pesticīdiem līdz minerālmēsliem. Un teikšu, kā ir, tā ir Latvijas lauksaimniecības nākotne. Protams, es saku, man ļoti patīk, un es priecājos par katru viensētu, kur ir neliela 3-5 hektāra saimniecība. Cilvēks strādā algotu darbu, un tas viņam ir kā hobija līmenī. Tas ir vienkārši burvīgi, jo skaidrs, ka tur ir ģimene, tur ir bērni, kas ies skolā, un tā tālāk. Viss pakārtots tā. Kāds komentārs Taimēm pagastu zemniekam? Redziet, es gribētu uzprasīt, jūs par zemniecību, jā? Jā. Tagad nāk šausmīgi iekšā baigiem maisiem ar cistonām nāk viss tās indas Latvijā. Es nesaku, ka čambēdi, bet, teiksim, visām, tie lauksaimnieki, ne? Viņi taču necenīgi grābtos un uzsūtīgi bergi visu saviem laukiem. Vai kādreiz tiek pārbaudīt, cik viņi uzberg, vai tiek noņemt vidus dienesta par augstu, cik viņi uzberg tos indas uz saviem laukiem. Viss notiek ļoti precīzi, es jūs varu nomierināt. Mums saimniecībā brauc pārbaudītāji, mums ir jāatskaitās par katru 100 gramiem, nerunājot par litriem, par 100 gramiem, kur viņi izlietoti, kā viņi izlietoti, jāparāda noliktava, kur stāv, kā jūs. Visam aparātiem ir jābūt pārbaudītiem, jābūt uzlīmei, ka viņš, teiksim, ir tehniskā darba kārtībā un tā tālāk. Nav tā, ka tagad zemnieki te gāž kaut ko lej, un viņi ir tie nelabie, ka visu saindējuši un visu. Bet vienais, pat man ir 10 gadu atpakaļ es iemetu tīklu, man bija 25 raudas. Es vakar iemetu tīklu, man bija 1 asarēts. Kāpēc? Nē, to mēs varam daudz diskutēt. Neizvejot ūdris vai gādi. Tās indas nāk iekšā, un ar tam ātrām viņiet ezerā viss tas ūdris. Vai lielā intensīvā lauksaimniecība var kļūt par kopienas resursu? Par lauksaimniecību mēs droši vien varētu šeit debatēt ne stundu, bet droši vien kādas pāris dienas varbūt un katru procesu aprakstīt. Tad, jā, no vienas puses jau lielsaimnieki, kas ir, protams, man ir vieglāk strādāt lielā laukā nekā mazā laukā, jā. Tas ir viennozīmīgi, jā. Bet tāpat laikā tā tehnika jau pieminēja dārga, bet pašā mums fóruma sākumā, kad runāja šeit par izglītību, jā,
kad mums jau ir pirmsskolas, kuri nav gājuši pat pirmsskolā, jā, tad pie šādas tehnikas bez augstskolas izglītības laikam nevar strādāt. Jā. Ja jūs viņu paskatītos, kāda viņa ir, jā, tad es atklāti sakot, es neņemos to, ko man dēls beidzis augstskolā, lai arī es esmu beidzis. Jā. Es esmu jau otrā pusē pēc 50, jā. Viņiem pieder nākotnē, viņam ir 30. Jā. Tā kā tas ir, tātad laukos jābūt ir ļoti izglītotiem cilvēkiem, lai pareizi strādātu. Šeit ir runa tāda, ka cik mēs no tā hektāra iegūstam, jā, vai, piemēram, mēs varam strādāt kā Dānijā, kad cilvēks apstrādā 30 hektārus kartupeļu, man iebraucot viņa saimniecībā, paskatoties, notek sieklas, jo viņam ir jaunākais kartupeļu kombainis, jaunākā tehnika, un viņam uz tiem 30 hektāriem pietiek. Mums uz šo brīdi, uz tiem 30 hektāriem praktiski ir jau iet uz bankrota pusi. Cik jāskatās nākošais, cik ir mūsu valsts aizsargāta, ja, no blakus produkcijas, kas ienāk iekšā. Ja. Paši mēs tagad dzirdam, labi, graudu cenas ir nenormāli nokritušās, minerālu mēslu cenas ir maksimāli pacēlušās. Tā kā tas ir ļoti diskutējams jautājums arī par ekoloģisko produkciju. Mēs visi sakam ekoloģija, aizbraucot uz Somiju, ievet mums skaistā kartupeļu bāzē, stāv tur konteineri ar visādām etiķetēm, zili, sarkani, tur zaļš. Jā, un tad mēs sakam, kas tas ir? Tie ir intensīvi, ja tur vēl kaut kādi ir no zaļiem. Jā, tie ir zaļie. No kā? Viņi stāv šeit, jā. Tā kā, kā mēs to visu pasniedzam, jā. To, ko jūs minējāt par to daudzumu, tad mēs neesam pat puse Eiropas, ko mēs varētu liet virsū. Tieši tā. Eiropā ir gruntsūdeņi jau saindēti. Latvijā ir viskaistākie meži, viskaistākā daba, viskaistākie ūdeņi. Jūsu dīķis varētu atnākt tādi mazi kustonīši vai atlidot. Jūsu dīķis būs tukšs. Jums pašiem jānosaka. Graudu tonnās no hektāra. Jā, es tiešām, pat mana saimniecība ir būtībā, arī šita viensēta, kuras apzināti izvēlējos, bet es teiktu, ka es saimniekoju būtībā jau nekā lauksaimnieks, es saimniekoju kā biologs. Es neaudzēju kilogramus, gabalus un tonnas, es drīzāk audzēju bioloģisko daudzveidību savā lauku sētā. Es audzēju sev un citiem prieku, lai būtu iespējami, satikties ar maniem dzīvnieciņiem. Man ir šobrīd ap 100 trušu, 70 putnu, kazas. Es arī valstī neesmu lauksaimnieks. Es esmu zem jebkura līmeņa lauksaimniecībā. Jo trusas nav lauksaimniecības dzīvnieks, jo atbalsta tur nav. Putniem 70 putnu nav nekāda lauksaimniecība. Tas ir izsmiekls. Kazas, labi, 3 es varētu dabūt kazas, jā, un dabūt valsts subsīdiju, neatceros, cik tur 5 laikam pa gadu. Un tad tas būtu briesmīgi liels lauksaimnieks. Lai gan man arī principā lauksaimnieki, veterināra asistenta izglītība Bebranis. Tas man nodara tīri dzīvniekiem strādājot. Jā, es teiktu tā, jā, tas ir mans hobijs. Protams, ka es ar to nevaru izdzīvot. Es nedomāju, ka es kādreiz to varētu izdzīvot ar šo te apjomu arī apmēram 2 hektāriem zemes, kur arī man nesanāk lauksaimniecības atbalsts, jo tur ir maz gabaliņi. Tāds dārziņš, šitāds dārziņš, maz bļaviņi, viss ir zem atbalsta. Es esmu tas lauksaimnieks, ne lauksaimnieks, hobija cilvēks, kurš audzē sev prieku. Un man ir prieks, ka man ir atlido pupuķis, man atlido manā zemē dzenis, viņam ir kur iekalt kokā, un ir arī dažas spriedes. Vai es aktīvi kalpojumu kopienā un iesaisties kopienas norisēs, vai jūsu kopienas vidū ir kāds arī lielais lauksaimnieks? Lauksaimniekiem, man liekas, nav laika tur tā kopienoties daudz, viņam jāstrādā. Nē. Ir, protams, lielie zemnieki, viņi ir nozīmīgi, atbalsta kopienas darbību un tā, bet ikdienā laikam nē.
Bet tālāk virzīsimies no laukiem uz mežiem un pievērsīsimies Latvijas valsts mežiem, kas ir vairāk kārt jau apskatīta tēma Sēlijas kopienas sakarā. Un, kā daudziem labi zinām, Sēlija ir viens no mežainākajiem apvidiem. Daudz no pakstiem lielākoties vairāk kā par 50% klāja meži un arī Latvijas lielākais meža masīvs, vairāk kā 90 km garumā, atrodas tieši Sēlijā, no Balvonas līdz Viesītei. Vairāk kā ir bijuši mēģinājumi uzrunāt arī konkrēti individuāli Latvijas valsts mežus kā uzņēmumu, bet vai jūsuprāt Latvijas valsts mežiem būtu jāuzņemas atbildība pret vietu, kur viņi strādā, pret vietējām kopienām un reģionu attīstību, un vai tas, ka viņi tik lielā skaitā iegūst savu peļņu tieši no mežainākā Latvijas apvidus, ir kaut kāda atbildība viņiem pret mums vietējiem iedzīvotājiem, Juri? Jā, labi. Par šo tēmu arī es gribēju par lauksaimniecību, bet labi, lai būtu par mežiem. Tur ir tā, ka, protams, jebkura no šīm lielām kapitāla sabiedrībām uzskata varbūt šo reģionu par tādu ieguvas vietu, jā, jo reģions ir objektīvi mazapdzīvots. To varētu runāt, kā padarīt viņu apdzīvotāku, bet faktiski šobrīd jārēķinās ar to, kā katrā ziņā lielākai peļņas daļai būtu jāatgriežas reģionā atpakaļ. Un tas, par ko tiek diskutēts vienmēr nacionālā līmenī, ka tās varētu būt lielā mērā tās kompensācijas meža īpašniekiem par tiem, piemēram, dabas ierobežojumiem, kas ir daudzajās natūras teritorijās. Par to vienmēr iestājas gan mežkopji, gan dabas aizsardzības entuziasti, gan eksperti, speciālisti, gan arī zemju īpašnieki. Tur tas ir tas saskarsmes punkts, ka tiešām par šo te ir nepieciešamas kompensācijas, un tas arī lielā mērā iepludinātu zināmas līdzekļus, lielākas naudas varbūt tieši šajos lauku reģionos un nodrošinātu godīgāku pārdali starp kapitāla sabiedrības šiem ieņēmumiem un tiem resursiem, kas tiek no šejienes transportēti, gan eksploatējot ceļus visas iespējamos, gan arī visu pārējo infrastruktūru. Jā. Lielākā daļa no dabas aizsardzības teritorijām Sēlijā ir purvainas teritorijas, sevišķi daudz un Viesītis, no kurām tieši tādu meža strādes teritorijas nav dabas aizsardzībā, vai būtu citi mehānismi nacionālā līmenī, kā varētu iegūt kaut ko no šīs lielās peļņas. Citi mehānismi, tad tie ir jādomā no jauna. Jā. Citi mehānismi tas varētu būt caur teiksim, varētu radīt kaut ko jaunu, kādu pārdales mehānismu, kas būtu godīgākas, taisnīgākas pārdales. Tiešām tajā pašvaldību līmenī, jā. Ne tikai tas, ka varbūt Rīga samaksā daudzām pašvaldībām caur izlīdzināšanas fondu vai Jūrmalu, bet arī, teiksim, valsts kapitāla sabiedrības varētu piedalīties izlīdzināšanas fondā kaut kādā daļā atbilstoši tai peļņas daļai, kas tiek šajos reģionos gūta. Tā tad būtu papildus tieši šī reģiona pašvaldībām, kopienām. Tie varētu būt arī īpaši projektu mehānismi, projektu finanšu instrumenti vai vismaz līdzfinansējuma instrumenti tiem projektiem, kurus finansē, teiksim, Eiropas Savienība, vai speciāli līdzfinansēšanas instrumenti. Jo arī tā ir nozīmīga daļa. Bieži vien daudz projektus nevar pieteikt tādēļ, ka trūkst līdzfinansējuma nacionālā. Tad arī šis variants varētu būt viens no tādiem. Es gribētu piekrist iepriekš izteiktajiem viedoklim par šo te pārdali, pārdales mehānismu radīšanu, jo tagad, kad mēs budžetus stādām pašvaldībās, tad, protams, šobrīd ir tīpaši Rīga, Pierīga ļoti pārmet pārējām pašvaldībām, ka izlīdzina uz viņu rēķina un tam līdzīgi, jā, ļoti pareizi. Tad arī visi resursi ir tādējādi jāpārdala. Ja viņi to negrib dalīties, tad mēs arī negribam ar savām bagātībām dalīties. Arī mums ir, teiksim, hidroelektrostacija. Es kāpēc tos nodokļus valsts paņem. Mēs arī tad gribētu atturēt sevi. Un tas
Tu dzīvo Aknīstē, bet labprāt darbojies arī Gārsenes kopienā, kur atrodas Latvijas valsts mežu dabas takas, kad dienvids uz zemes krastiem. Daudzkārt vietējā Gārsenes kopiena ir mēģinājusi aktīvāk uzrunāt Latvijas valsts mežus, lai vairāk iesaistās dabas taku uzturēšanā vai kaut kā jauna izveidē, līdzīgi kā tas notiek daudziem labi zināmajām Tērvetes dabas parkā, kas arī piedara Latvijas valsts mežiem. Vai šis process būtu turpināts, vai tu nākotnē cerēts, ka Latvijas valsts meži varētu vairāk savu peļņu ieguldīt Gārsenes attīstībā? Turismas, jā. Jā, noteikti varētu vairāk attīstīt, ieguldīties. Jā, tas ilgstoši ir bijis sarunas. Pašvaldība ir runājusi, kopiena ir vērsies par Latvijas valsts mežiem. Es neesmu bijuši šajās sarunās, līdz ar to es nemāku teikt, kādēļ mēs neredzam kaut kādu straujāku attīstību, bet šobrīd tiešām tas ir, es to redzu kā ļoti labu, šobrīd jau tāds labs mehānisms, kas strādā, kad Latvijas valsts meži atļauj, diezgan netraucēt, es teiktu, atļauj kopienai strādāt, bet tādai izaugsmē tiešām vajadzētu pašu, jā, tādu lielāku iniciatīvu no Latvijas valsts mežiem, to es arī varētu veicināt, bet tur noteikti būtu jāstrādā tādā politiskā līmenī. Jāiet, es domāju, gan kopienai kopā ar politiķiem no pašvaldības un runāt ar uzņēmējiem. Iespējams, ka kaut ko pārredzamā nākotnē ir iespējams izveidot, tā kā Tērvetē. Ja var, tad es arī gribētu pateikt ar komentāriem. Redziet, mēs tagad runājam par tādām ļoti lielām lietām un mums saprotamām, kas sēžam šeit. Ja? Bet ir viens bet. Ja paskatāmies, mēs piesaucam jārunā ar politiķiem, cik no Sēlijas saimā ir deputāti? Neviena. Kas mums ir jādara, lai būtu mums kādi Sēlijas deputāti arī saimā? Pirmkārt, mums nav sava vēlēšana apgabala. Nu kā? Nu, ja ir Latgales, Vidzemes, kāpēc nav Sēlijas? Ja mēs izcīnām, sākam ar to, ja mums parādās savi politiķi, kas cīnās par mūsu interesēm saimā, tad mēs tālāk arī varam šīs lietas, par ko mēs tagad te runājam, tālāk kaut ko darīt. Tas, kas attiecās, teiksim, ka Rīga saka tur par pašvaldībām, ja, ka viņi tur tā kā mūsu nabagus uztur, nē, mēs uzturam Rīgu pašvaldības. Jo mēs izskolojam tos bērnus par pašvaldības naudu, kur tālāk viņi jau aiziet darba tirgu Rīgā, un Rīgā paliek tie nodokļi. Un tā jau arī nav godīga pārdot. Par to arī vajadzētu runāt un diskutēt. Un lai par tādām lietām runātu, tātad mums pirmkārt ir vajag savus Sēlijas politiķus. Jo kamēr viņu tur nebūs, mēs šeit varam runāt ļoti ilgi. Daži ir teikuši, izteikušies no kopienu turismā iesaistītajiem, ka patiesībā Sēlijas burvība, tajā skaitā turisma jomā, ir tā, ka ir daudzas mazzināmas vietas, apslēptie objekti, ne tikai konkrētiem cilvēkiem zinām tālruņa numuri, pēc kuriem atveras pakalpojums. No otras puses ir viedoklis, ka jā, Latvijas valsts meži varētu sniegt lielāku ieguldījumu, piemēram, Gārsenes attīstībā, un izveidot magnētu turismu objektu ar saviem resursiem un lielo peļņu, kas tad palīdzētu attīstīties arī plašākai apkārtnē. Kāds ir tavs viedoklis? Droši vien tam tur jābūt balansam. Jā, es piekrītu Ievai, ka ir jāatstāj kaut kas intriģējošais, bet ir jābūt tam burkānam, kāpēc tā. Jo, principā, turismā vajag, lai tie cilvēki brauc, viņi brauc regulāri. Es strādāju laiva nomā, un man ir svarīgi, protams, ir sezona, nesezona, bet lai sezonā arī šī plūsma ir vienmērīga, lai mēs varam paredzēt, nedēļas nogales visās mums būs rezervēts laivas un tam līdzīgi. Līdz ar to tiem cilvēkiem jāzina, ka mēs esam šeit Sēlijā, ko mēs varam piedāvāt, un tad, kad viņi atbrauc, un tad mēs kārtu par kārtai vēl varam atklāt kaut ko, lai viņi atbrauc vēlreiz, jo tas mūsu mērķis jau tā cilvēki nav kā vienreiz neatbrauc, bet lai viņi atgriežas, lai viņi pasaka draugiem, radiem. Līdz ar to es domāju, ka Sēlijai noteikti vajadzētu kādu magnētu, turismu magnētu, vai tas ir pasākums, vai tas ir objekts. Bet jā,
tur būtu jāstrādā, un Latvija, tā kā sadarbība ar Latvijas valsts mežiem varētu būt tāds reālākais piemērs, kā to izdarīt. Vismaz dabas turismā noteikti. Jolanta, tev vajadzētu kā bioloģija, vai šīs dabas aizsargājumās teritorijas var būt tāds resurs, ko kopiena varētu izmantot savai attīstībai un turismam? Noteikti, ka var, jo, piemēram, teiksim tā, dabas parks Daugavas loki jau var būt uzskatāms par turisma galamērķi, būtībā kā aizsargājuma teritorija, kā tas, šī te izveidotā infrastruktūra. Protams, vairāk, diemžēl, pagaidām cilvēki brauc uz Naujienas pagasta pusi, jo tur ir infrastruktūra, tur ir informācija, tur ir iemītas takas, bet arī pēdējā laikā jau ir Červankas pilsunu parks, Vecelienas pilsunu parks interesi izraisa. Resursi ir, teiksim, augšzemes aizsargājumais ainava apvidus ir, kurā mēs starp citu atrodamies, ir burvīga vieta, kur arī pašlaik ir velo maršruti izveidot un atpūtas vietas, peldvietas, takas, ezera takas. Jāiet maziem solīšiem, un tas noteikti arī būs. Un tāpat arī, būtībā tas, ko mēs par mežiem runājam, jā, mēs zinām, ka mežs ir nauda, jā, bet mežs ir arī šeit nekoksnes resursi. Jā, ka tur ir tās sēnes, ogas, svaigais gaiss, iespēja mums kaut kā visiem ieiet un uzelpot, ieelpot, apskaut to koku meža terapijā. Jā, tas ir arī jāatcerās, un tas arī nav tā, ka to arī meža apsaimniekotāji nezina un nesaprot. Varbūt kādreiz ir izdevīgāk aizmirst, bet jā. Jā, es gribētu piebilst par šo, ka kopējais princips īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanā mums būtu arī tāds transformācijas laiks, kas ir šobrīd gan Eiropā, gan arī es gribētu teikt, ka arī Latvijā tam noteikti ir jāiestājas, ka mums nav dabas aizsardzība aiz žoga visur. Dabas aizsardzība ir kopā ar tā dabas saglabāšanu, tā iet roku rokā ar cilvēkiem. Un es gribētu teikt, pavisam skaidri un vienkārši, ka visās tajās dabas teritorijās, kas ir lielākoties, ja ir, teiksim, kopienas pieprasījums pēc viņu izmantošanas, tad tas sadarbības ceļš šo teritoriju atvēršanai, kā saka, atvēršanai ir tāds, ka vietējā kopiena, tas nevalstiskā organizācija, kāda pašvaldība un dabas aizsardzības pārvalde, ja valsts, savieno šīs te intereses kopā un tad teritoriju var atvērt. Jo parasti ir tā, ka tieši ja nevalstiskā organizācija griezīsies pie valsts pa taisno, nebūs tā dialoga. Tur neuzticēs, teiksim, to sadarbību. Bet ja pa vidu būs arī pašvaldība, kas uzņemās zināmu starpnieku lomu šeit, tad iespējams, ka šīs te Natura 2000 teritorijas, kuras mēs uzskatām, ka daudzos gadījumos ir aiz žoga, viņas tomēr varētu tikt vairāk un izmantotas visam, bet arī pilnībā saglabājot tos dabas vērtības, kas tur ir. Un tas būtu vēl viens vietas pievilcības elements, ko zīmolot, ko attīstīt, ko pilnveidot. Saprotiet, šeit ir viena ļoti nenormāla problēma. Stājās jaunais pašvaldības likums. Ļoti daudzi zina Dvietas palienu. Un daudzi zina, kā veidojās Dvietas paliena. Principā sanākot vairākiem pagastiem kopā veidojās šī biedrība. Pēc jaunā pašvaldību likuma, ja tur ir kaut viena fiziska persona, tur ir fiziskas personas, pašvaldība nedrīkst būt kā biedrs tādā biedrībā. Viss, punkts. Pašvaldībai ir jāstājas ārā. Mēs tikko runājam, ka sanāk kopā pašvaldība visi un tālāk runā. Bet pašvaldība vairs nebūs biedrs tajā biedrībā. Viņš nebūt biedrs. Jā, bet es gribu, kāpēc es to saku. Te atkal ir jābūt tai diskusijai, ka šis nepārdomātais punkts pašvaldības likumā atkal ir šķērslis. Pilnīgi nepārdomāts. Ko viņš traucē? Kuram viņš traucē dzīvot tāds punkts? Tas bija tikai loģisks punkts sadarbībai, par ko mēs runājām, par kopienām, pašvaldību un tālāk valsti. Kāpēc mums atkal kaut ko, neteikšu to vārdu, bet
nesmuki darām mums. Bet diskusijas noslēgumā vēl pievērsīsimies nedaudz Sēlijas militārā poligona izveidei, kas ņemot vērā Sēlijas nodarbīgotības struktūru un arī iespaidīgos mežu masīvus, ir izvēlēta par vietu, kur tas tātad notiks. Pirmie vienīgi manevri varētu notikt jau 2024. gada beigās, treniņu kaujas šaušanā šajā poligonā, un pirmā izveidas valsts tiks izcenota 2025. gadā, kad pārējā patstāvīgā infrastruktūra tiks veidota pakāpeniski laika gaitā. Šobrīd ir teikts, ka administratīvais centrs varētu atrasties Daudzavā. Daudzava atrodas poligonu ziemeļa rietumu stūrī. Tātad tuvākais punkts ir Rīgai, kur ir laba infrastruktūra ar asfaltu. Tuvu atrodas tunelis jeb tilts pār Daugavu. Ērti sasniedzams, protams, starptautiska līmeņa viesiem uz šo te poligonu, arī bruņu transportam no Rīgas puses. Vai, Leona kungs, vai jūsuprāt šīs administratīvais centrs, kas atrodas pašā poligona malā, dos kādu pienesumu arī Sēlijai kopumā, pārējai Sēlijai? Es domāju, noteikti. Rietumu daļai vairāk varbūt, bet gan jau puse arī atstrošanās. Un tā ir tāda negaitīga iespēja, kas ir nokritusi, kā es vienmēr saku, sapņos varbūt tas nerādījās, ņemot vērā šī poligona apjoms, iesaistīto skaitu, tūkstošiem, ja, to, ka viņi, teiksim tā, ja saņēma virsnieks, pat ne virsnieks, ja, 4000 eiro mēnesī, tad viņi 1000 tērē uz vietas. Līdz ar to tātad pakalpojumu sniedzējiem tā ir tāda nebijusi iespēja domāt par šiem pakalpojumiem, pētīt nepieciešamos pakalpojumus, apsteidzoši varbūt jau tagad gatavoties, par ko mēs arī tā runājam savās uzņēmēju tikšanās reizēs, kas mums reiz mēnesī ir, kur gan mēs labprāt gribētu vairāk, lai Sēlijas puses uzņēmēji vairāk iesaistās, jo aktīvāks ir labais krasts. Protams, daudz vēl ir izvēlēti droši vien tāpēc, ka tur ir dzelzceļa stacija, izcenis, izdevīgs geogrāfiskais stāvoklis, tunelis, ir, bet es visu laiku uzstāju, lai piedod man Jēkabpilieši par papildus tiltu uzbūvi, izbūvi no Jaunjelgavas uz otru krastu, kā tas ir bijis jau pirms tam. Vācieši jau to tur izdomāja, un tā iespēja tur ir, un arī Latvijas valsts ceļu kādā tikšanās reizē to arī apliecināja, ka tas tā agri vai vēl būs. Protams, apkalpojošā sfēra, tur būs gan jāēdina, tur būs viss jādara, un tas tātad iedzīvotājiem arī darba ņēmējiem iespējas paplašinās. Viņiem visiem būs kaut kur jādzīvo, jo šobrīd tiek izteikta vēlme domāt par apdzīvojamām telpām, dzīvokļu īrēm, māju īrēm un tā tālāk. Viesu nami jau to vien gaida, kad varēs noslēgt ilgtermiņu līgumus, izmitināt augsta ranga militārās personas, labi apmaksāts un tam līdzīgi. Es domāju, ka protams, būs arī zināms, varbūt arī neērtības un varbūt arī kaut kāda mīnus, bet kopumā tas pienesums būs pozitīvs un daudz. Pēc tam vēl mums pavisam noteikti arī Daugavas labajā krastā Bebra pusē veidojās obligātā militārā dienesta izmitināšanas vieta kādreizējās Zvētas Bebra tehnikuma telpās, kas arī pastiprinās armijas klātbūtni, iespējas dienēt, un pēc kāda viņi saka, aizsardzības ministrija, ka pēc 5-6 gadu no turienes tad tie pārceltos uz poligona pusi, un tad visai tuvākai apkārtnē jauniešiem būtu iespēja iziet obligāto militāro dienestu tepat tuvāk pie mājām, respektīvi Sēļiem būtu savu dienestu vieta. Vai jums kā aiztrauks no Lumēra nestrauks, ka novada centrs atradīsies pa vidu? Novada centrs jaunais, tā būs otrā aiztraukle, jo tur būs 7 līdz 9 tūkstoši, Jūs domājat, to jaunveidojumu? Jā, tad šiem diviem militāriem objektiem. Nē, bet tā ir iespēja. Uzvarēs tas, kas attīstīsies pēc tīklā.
Varbūt, ka beidzot būs Sēlija galvaspilsēta. Militarizēta, stipra. Jēkabs Nauds atrodas nosacīts Sēlijas poligona otrā pusē, iesīta no Neķenkrāta poligona otrā malā pretēji no administratīvā centra raugoties, vai arī šīm pusēm varētu būt kāds ieguvums. Es domāju, ka ieguvums jau vienmēr parādās tur, kur parādās cilvēki. Vai tas ir poligons, vai tur vēl kaut kas varētu veidoties, cik mēs būsim paši mobīli, lai mēs varētu nodrošināt šo poligonu, šos kareivjus ar visu un viņiem nepieciešamo. Jā, ļoti labi, kad mūsu šie kaut kādi, teiksim, viesu nabi jau ir gatavi jau slēgt ilgstošus līgumus, bet vai viņi ir tik spēcīgi, lai viņi varētu to daudzumu, kas tur būs, vai viņus varēs paņemt viņus visus, jā. Jo mēs esam, man bailes rada tas, ka mēs esam drusku, nevar teikt, atpalikuši, jā. Jo mums, ņemsim viesīti, jā, cik mums tur te ir, kuri var pasniegt ēdināšanas pakalpojumus, cik ir viesnīcu, kas kur tādi ir. Viņu ir maz, ja mums dos pašvaldībai tādu līdzekļu, lai varētu dzīvojamo fondu sākt attīstīt, un tādu, man liekas, ka mums nav. Ja mums dos militārais šie resursi, ok. Mēs skatāmies ar cerību uz mūsu slimnīcu, ka mēs mūsu slimnīcai 4. līmeņa reģionālai slimnīcai arī varētu piesaistīt līdzekļus, bet tieši arī skatāmies, ka mēs varētu piesaistīt tīri no aizsardzības ministrijas, jo, ja viņi pasūta, tad mums ir jāizpilda, bet, ja pasūta, tā ir viņu naudu kaut kādi, jo pašiem kā tādi mums nav naudas. Jā, protams, parādīsies cilvēki, parādīsies vajadzības, tad redzēsim varbūt mūsu mazās skolas, kas tur ir apkārt, varbūt tās pēkšņi tur sāks uzplaukt, jā. Daudz bērni nāks iekšā vairāk. Tas ir liels izaicinājums, un tas būs ļoti atkarīgs no mums, cik mēs spēsim operatīvi un ātri tam visam pielāgoties. Un noslēgumā jautājums no Krievām kungam. Augšdaugavas novads nav tiešā veidā saistīts ar poligonu teritoriju, vai jūs, prāt, kaut kas atbalsosies arī līdz šajiem? Atbalsosies noteikti Sēlijas nosaukums. Jā. To mēs izteikām. Jā, tas ir viennozīmīgi. Jā, tik tiešām liels prieks par to. Tik tiešām es nezinu, kādā veidā tika izcīnīts tas nosaukums Sēlijai. Tikšanās reizēs ar aizsardzības ministri iedzīvotāju sapulcēs mēs teicām. Jā, es pirmais pateikts. Tas, jā, te varētu mēs aplaudēt līdz bet jebkurā gadījumā mēs neesam arī atrauti no Sēlijas, jā, un mēs saprotam, cik mūsdienās viss ir mobils, jā. Un tas noteikti būs arī sasaistīts ar Meža Mackeviču poligonu, kas atrodas Augšdaugavas novada teritorijā. Tā ka, jebkurā gadījumā tā sadarbība, es domāju, notiks vēl intensīvāka, jo šodien nav ar ko sadarboties, bet kā būs Sēlijas poligons, tātad Meža Mackeviča poligons sadarbosies ar Sēlijas poligonu, un jebkurā gadījumā mēs saprotam tagad šī tādā satrauktā laikā, drošība tomēr kā ir, nav, bet tomēr tīras debesis ir pirmajā vietā. Jā, tieši tā. Jā, paldies. Paldies visiem klausītājiem, gan šeit klātienē Medumu pagasta Tautsnama zālē, gan arī skatītājiem tiešraidē, un paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Šajā diskusijā piedalījās Leons Līdums, Aizkrauktas novada domas priekšsēdētājs, Sēmas Rīsas biedrības Sēlijas Laimas valdes loceklis, Aivars Vanaks, Jēkabpils novada domas priekšsēdētāja vietnieks, Jolanta Bāra, dabas aizsardzības eksperta, Juris Jāpnieks, vidas un sabiedrības pārvaldības eksperts, un Maigurs Krievāns, Augšdaugavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks.